šī melodiskā mūzika, viņi šie meldiņi vajadzīgi kā bērniem, tā lieliem. Kas šodien jau mēs palasam šo dziesmu tekstu, tā jau ir fantastika salīdzot. Teiksim, varbūt kā šodien rakst, tas pats Ojārs Vācietis, Zieduns, Peters, Belševics, Briedis, Čaklais, sauciet tur desmitiem, kas bija tiešām, kas ir dzejnieki. Ja. Es domāju, ka viņiem jau notiek kaut vai tāpēc, kad problemātiski ir šodien muzikāla audzināšana skolā. Daudzās viņi vispār nav. Tāpat kā vajadzētu būt deju kolektīva pūteju orķestrim, ja? Tā jau veidojas nākotnē arī visi tie dziesvētki. Dziesvētki arī, es domāju, ka par to jau tad ir vajadzīgs speciāls diskusijas arī, lai pārāk mēs visi tikai nekoncentrējam uz dziesmu svētkiem. Kad dziesmu svētki tas ir vienīgais, kas mums ir vienreiz 4-5 gadu, tad mēs visi it kā, tagad jau visi ir aizmirsuši jau par tiem iepriekšējiem dziesmu svētkiem, kā būs tālāk. Es nezinu, bet pārāk liela akcenta, tā ir sanākšana kopā padziedāšana, tas ir pavisam kaut kas cits. Jo tanī pašā laikā mūsu profesionālie kori ir ļoti atraušies no visu. Labā nozīmē, viņam ir aizgājuši tik tālu, ka tie pašdarbības kolektīvā vairs tam netiek līdzi.